Florida katru gadu tērē miljonus, lai atbrīvotos no kaut kā, kas varētu būt miljardiem vērts. Visā Meksikas līča piekrastē un Atlantijas okeāna krastā pludmales tiek apraktas zem pūstošu brūno aļģu kalniem. To var sajust pēc smaržas, pirms vēl ieraugi. Turisti to izvairās, viesnīcas zaudē rezervācijas, pilsētas tērē miljonus tikai, lai pludmales būtu izmantojamas. Sargasu aļģes katru vasaru nonāk krastā un katru gadu šķiet, ka situācija kļūst arvien sliktāka. Taču Ķīna ir atradusi veidu, kā pārvērst to vairāku miljardu dolāru nozarē, kamēr ASV paliek ārpus spēles. Braucot uz dienvidiem pa I-95 jūlijā starp Palm Beach un Miami, smaka jūs sasniedz ātrāk nekā pati pludmale. Tad jūs to ieraudzīsiet. Brūna, pūstoša jūras zāļu siena, kas stiepjas jūdzēm gar krasta līniju. Katru rītu traktori to savāc. Viņi to grābj, ved prom ar kravas automašīnām, un līdz saulrietam atkal ir pienācis jauns slānis, un cikls sāks no jauna. Smiltis South Point parkā 2026. gada maijā izskatījās mazāk pēc pludmales un vairāk pēc slapja, brūna dubļu klājuma. 3 traktori strādāja vairāk nekā stundu, kamēr pludmales apmeklētāji pārkāpa pāri biezajām kaudzēm, lai nokļūtu līdz ūdenim. Balharborā Viktorija Brosmena atteicās no savām brīvdienām un devās mājās. Viņa laikrakstam Miami Herald pastāstīja, ka viņas ģimene pat bija mēģinājusi apmesties viesnīcā Key Biscaynā, cerot uz tīrākām smiltīm, taču sastapās ar to pašu problēmu. Viņa sacīja, ka fotogrāfijas no šī ceļojuma paliek viņas ģimenei kā atgādinājums, ka Florīda vairs nav tāda pludmales atpūtas vieta, kāda tā bija agrāk. Šāda situācija atkārtojas katrā piekrastes apgabalā štatā katru vasaru. Dienvidu Floridas Universitāte jau gadiem ilgi novēro šo ziedēšanu no kosmosa. Viņu satelītu sistēma 2025. gadā reģistrēja 37,5 miljonus tonu sargasu, kas peld pāri Atlantijas okeānam. Līdz 2026. gada martam jaunajā sezonā jau bija uzkrājušies 13,6 miljonu tonu, kas ir aptuveni par trešdaļu vairāk nekā tajā pašā laikā gadu iepriekš. Ja šī tendence saglabāsies, 2026. gads pārspēs visus rekordus, ko 2025. gads uzstādīja vēl pirms vasaras beigām. Pirms 2011. gada nekas tāds kā lielā Atlantijas sargasu josla nepastāvēja. Sākotnējais avots bija Sargasu jūra, vienīgā jūra uz zemes, kurai nav krasta līnijas. To nevienā pusē neierobežo sauszeme. Tā atrodas Ziemeļatlantijas vidū, un to pilnībā nosaka 4 okeāna straumju loki, kas rotē ap to kā sienas. Rietumos Golfa straume, ziemeļos Ziemeļatlantijas straume, austrumos Kanāriju straume, bet dienvidos Ziemeļekvatoriālā straume. Šī jūra pastāv, jo straumes to veido, rotējošs virpulis, kas iesprosto visu, kas tajā iepeld. Gadsimtiem ilgi jūrnieki no tās baidījās. Straumes, kas nosaka tās robežas, arī turēja kuģus tās iekšienē nedēļām ilgi. Peldošās aļģes, kuras Kristofers Kolumbs aprakstīja savos žurnālos 1492. gadā, dažviet bija tik biezas, ka agrīnie jūrnieki ticēja, ka tās varētu aizturēt kuģi korpusu. Tas nav iespējams. Taču mīts pastāvēja pietiekami ilgi, lai Bermudu trīsstūrim piešķirtu pusi no tā mitoloģijas. Sargasu jūra ir vieta, kur Atlantijas zutis dodas nārstot un kur jaunas jūras bruņurupuču mazuļi savus pirmos dzīves gadus pavada peldošajās aļģēs. Tā ir viena no bioloģiski nozīmīgākajām ūdenstilpēm uz Zemes un viena no vismazāk izprastajām. Tad kaut kas mainījās. Ziedējums, kas klusībā bija atradies šajā rotējošajā virpulī tūkstošiem gadu, sāka no tā izplūst. Lielākā daļa esošo teoriju norāda uz tiem pašiem izraisītājiem. Siltāka ūdens un barības vielām bagātas noteces kombinācija radīja milzīgu jaunu jūras zāļu joslu, kas stiepjas tūkstošiem jūdžu pāri Atlantijas okeānam. Katru gadu tā aug, sūtot vilni pēc viļņa Karību jūras reģiona un dienvidaustrumu ASV virzienā. 2026. gada Miami Universitātes Rosenstiela jūras, atmosfēras un zemes zinātņu skolas pētījums precīzāk nekā jebkad iepriekš noteica šīs parādības izcelsmi. Vadošais autors Francisko Barenvera un viņa komanda izveidoja jaunu okeāna straumju modeli un ar tā palīdzību izsekoja pirmo lielo ziedēšanu līdz Gvinejas līča piekrastes ūdeņiem Rietumāfrikā. Ziedēšana netika atklāta tās sākumā. Kad satelīti to pamanīja 2011. gadā, pētnieki uzskata, ka tā jau bija augusi gandrīz 2 gadus. Pirmās brīdinājuma zīmes parādījās, kad 2009. gadā Ganas krastos sāk izskaloties neparasti jūras zāļu paklāji. Tajā gadā izraisītājs bija augsta ūdens parādība, ko sauc par Laniņu. Reta barības vielām bagāta dziļūdens un minerālu vielām bagāta Sahāras putekļu kombinācija tropiskajā Atlantijas okeānā izraisīja strauju augšanu. Šī kombinācija aizsāka to, kas kļuva par lielāko jūras zāļu ziedēšanu uz Zemes. Tā nav arī kāda nejauša parādība. Apjomu var paredzēt, un tam var pielāgoties. To var pārvērst par
par produktu. Katra valsts, kas tiek skarta no šī ziedējuma, ir sākusi to izmantot, izņemot Amerikas Savienotās valstis. 2026. gada Vadsa Hola Okeanogrāfijas institūta pētījums lēš, ka Floridas gada zaudējumi tikai turismā un zvejniecībā ir aptuveni $2,7 miljārdi. Un tad ir arī netiešie zaudējumi. Restorāni ar mazāk rezervācijām, atcelti čarterbraucieni, viesnīcas numuri, kas paliek tukši. Kopumā tas vidēji gadā sasniedz gandrīz $5 miljārdus. Smagā sezonā zaudējumi pēc tā paša modeļa pieaug līdz $10 miljārdiem. Un sliktākais scenārijs 2026. gadam bija $13,5 miljārdi. Dienvidaustrumu Florida uzņem lielāko daļu no tām. Koridors no Palm Beach līdz Miami-Deidam pēc pašiem pētījumu datiem ir visvairāk pakļautā josla valstī. Tīrīšana nav lēta. Miami-Deida katru gadu iztērē $4 miljonus, lai no dažām pludmalēm noņemtu jūras zāles. Citas piekrastes pilsētas tērē vēl miljonus. Līdz brīdim, kad jūras zāles ir savāktas un izvestas, gada izmaksas visā reģionā sasniedz $35 miljonus. Plašākā Meksikas līča un Atlantijas okeāna piekrastē izmaksas sasniedz simtiem miljonu. Katrs dolārs tiek iztērēts, lai savāktu šo resursu un apraktu to atkritumu poligonā. Arī veselības aspektu nevar novērtēt par zemu. Kad jūras sāles pūst uz smiltīm, tās izdala sērūdeņradi. To pašu sapuvušu olu smaku, kas nāk no rūpnieciskajiem notekūdeņiem. Pietiekami lielā daudzumā tas izraisa galvas sāpes, elpošanas problēmas un pat nepieciešamību doties uz neatliekamās palīdzības nodaļu. Kuba 2025. gadā izsludināja augstāko veselības trauksmi, kad šīs jūras zāļu masas pārņēma tās austrumu piekrasti. Floridas aģentūras ir sākušas veikt gaisa kvalitātes pārbaudes skartajās pludmalēs, lai gan vēl nav izveidota štata mēroga trauksmes sistēma. Tomēr problēma ir izplatījusies visā līča apkārtnē. Teksasas Galvestonas salā darbinieki ir saskārušies ar tik lielu ienākošā sargasa daudzumu, ka viņiem beidzās vieta tā uzglabāšanai gar jūras aizsargu mūri. Tāpēc viņi to iekrāva kravas automašīnās un veda pāri salai uz East Beach. Šis materiāls parādās tik nedabiski lielos daudzumos, ka vietējās pašvaldības tērē miljonus tā savākšanai, transportēšanai un piemērot vietu meklēšanai, kur to izgāzt. 2026. gada 29. aprīlī kāds Galvestonas iedzīvotājs vārdā Steves pastāstīja Houston Public Media, ka viņš ir apmeklējis savus 65 gadus un nekad nav redzējis, ka sargasums uzkrātos tik lielā daudzumā. Arī Noa to pamanīja. Tajā pašā mēnesī aģentūra pārgāja no iknedēļas uz ikdienas sargasuma atskaitēm. Mērķis nebija palīdzēt uzņēmumiem ievākt šo materiālu, bet gan palīdzēt vietējām amatpersonām saprast, kur sūtīt traktorus un uzkopšanas brigādes. Tāda ir pašreizējā situācija Amerikas Savienotajās valstīs. Mēs izstrādājam labākas sistēmas, lai izsekotu jūras zālēm, bet nelabākas sistēmas, lai tās patiešām izmantotu. Un saskaņā ar Dienvidu Floridas Universitātes 2026. gada prognozi, problēma drīz varētu izplatīties arī jaunās Luīziānas teritorijās. Tīrīšanas izmaksas skars kopienas, kuras ar tām iepriekš nav saskārušās. Teksasas AM pirms vairāk nekā 10 gadiem izveidoja satelītā balstīta brīdināšanas sistēmu. Pētnieki var izsekot sargasu pārvietošanos pāri Atlantijas okeānam un prognozēt, kad lielas masas tuvojas Teksasas piekrastei. Taču prognozes uzņēmumiem nepasaka, kad tās vākt, tikai, kad iedarbināt traktorus. Un kamēr Florida aprok jūras zāles, citas valstis ar tām kļūst bagātas. Kankūnā un Tulumā uzņēmējs Omārs Vaskes Sančes izvēlējās citu pieeju. Viņa uzņēmums Blue Green Mexico kopš 2018. gada izgatavo būvniecības blokus no sargasu jūras zālēm. Iekārta sajauc aptuveni 40% sargasu ar citiem organiskajiem materiāliem, no kuriem liela daļa iegūta no būvdarbos izraktas un izmestas zemes. Maisījums saspiež būvniecības ķieģeļos, kas pazīstami kā sarga bloks. Katru dienu tiek saražota 3000 šādu bloku. Maskas vadījis tādu audzētavu, kad 2015. gada sargasu invāzijas sākās. Viesnīcas sāka maksāt viņa komandai par pludmaļu tīrīšanu. Tad viņam radās ideja pārvērst to būvmateriālā. Pirmā māja, ko viņš uzcēla no saviem blokiem, tika uzcelta blakus viņa stādu audzētavai. Komanda izauga līdz 16 pilna laika darbiniekiem, un sezonas laikā apmēram 300 cilvēku strādā viņa piekrastes uzkopšanas brigādēs. Meksikas Nacionālā autonomā universitāte pārbaudīja blokus un apstiprināja, ka tie atbilst tiem pašiem būvniecības standartiem kā Adobe, ar līdzvērtīgu spiedes izturību. Sarga bloku māja izmaksā apmēram pusi no parastas ķieģeļu mājas cenas.
Baskets tagad ir uzbūvējis vairāk nekā 40 mājas no šī materiāla. Pirmā no tām, Casa Angelita, ir izturējusi 5 viesuļvētras un 6 tropiskās vētras. Viņa uzņēmums kopš 2021. gada ir izmantojis gandrīz 6000 tonu jūras zāļu. Svarīgākais par sargas aļģiem nav tas, ka to var pārvērst vienā produktā. Svarīgākais ir tas, ka to var pārvērst daudzos. To pierāda tādi uzņēmumi kā Carbon Wave. Savā ražotnē Puerto Rico uzņēmums iegūst augstas vērtības savienojumus no sargasuma un pārdotos dažādos tirgos. Viens no produktiem aizvieto silikona kosmētikas formulās, un tagad ir vērsts uz K-beauty tirgu. Viņu produktus izmanto arī lauksaimniecībā un kā ādas aizvietotāji. Tieši to dara biorafinērija. Ievada vienu izejvielu, bet iegūst vairākus ienākumu avotus. Katru jūras sāļu tonu var sadalīt dažādos produktos, katram ar savu klientu un peļņas normu. Un Carbon Wave nav vienīgais. Visā Karību reģionā valdības un uzņēmumi sacenšas, lai izveidotu pārstrādes jaudas. Barbadosa eksperimentē ar sargas pārvēršanu degvielā. Grenāda un Dominikānas Republika nosaka ikgadējas pārstrādes mērķus, kas katru gadu palielinās. Un Eiropa ir gājusi vēl tālāk. Apstrādes iekārtas Francijā un Portugālē jau saņem Karību sargasu un pārvērš to rūpnieciskās sastāvdaļās lauksaimniecībai un farmācijai. Lielākie ražotāji ir iegādājušies apstrādes uzņēmumus un integrējuši piegādes ķēdi. Lielākā daļa algināta, kas nonāk pasaules tirgū, iziet caur Ķīnas rūpnīcām. Un tas ietver arī alginātu, kas nonāk amerikāņu pārtikā un amerikāņu medikamentos. Valsts izveidoja šo pozīciju gandrīz 20 gadu ilgas valsts atbalstītas aļģu pārstrādes rezultātā. Jebkuru jaudu, ko Ķīna ir izveidojusi, var izmantot Atlantijas ziedējumam, kad vien valsts nolems, ka tas ir tā vērts transportēšanas izmaksu ziņā. Ķīmija, kas slēpjas aiz visa šī, ir vienkāršāka nekā cilvēki domā. 1 tonna slapjas sargasa vienā reizē dod vairākus produktus. Šūnu sieniņas satur alginātu, biezinātāju, ko izmanto saldējumā, zobu nospiedumos un lēnas iedarbības zāļu kapsulās. Tikai pārtikas kvalitātes algināta tirgus vien ir vairāku $100 miljonu vērts gadā. Farmaceitiskās kvalitātes algināts maksā apmēram 10 reizes vairāk par mārciņu. Lapas satur fukoidēnus, cukurus, kas pašlaik tiek klīniski pētīti kā pretiekaisuma un pretvēža līdzekļi. Un augumasa satur arī polifenolus ar antioksidantu aktivitāti. Atlikusī biomasa joprojām var tikt izmantota lauksaimniecībā, jo liela daļa tās slāpekļa, fosfora un kālija paliek pāri. Labi izstrādātā biorafinērijā gandrīz nekas netiek izšķiests, bet pats interesantākais fakts nav tas, ka tas ir saldējumā. Farmaceitiskās kvalitātes algināts ir tieša sastāvdaļa medicīnas piegādes ķēdē, uz kuru ASV militārie spēki paļaujas kaujas apstākļos. Gandrīz viss tas tiek apstrādāts Ķīnā. Covid laikā Pentagons veica ārkārtas pārbaudes, lai noteiktu farmaceitiskās piegādes ķēdes ievainojamības. Algināta bija viena no kategorijām, kas tika atzīmēta kā materiāls, kura piegāde gandrīz pilnībā ir atkarīga no Ķīnas rūpnīcām. Ķīna jau ir pierādījusi, ka ierobežos strateģisko preču eksportu, kad tas būs izdevīgi. Mēs to esam redzējuši ar Galliju, Germāniju un grafītu. Algināti gan nav šajā sarakstā, vismaz pagaidām. Taču izejmateriāls, kas var apiet jebkādus nākotnes ierobežojumus, katru vasaru tiek izskalots Amerikas pludmalēs un pēc tam aprakts atkritumu poligonos. Tās pašas jūras zāles, kas jūlijā slikti ož Miami pludmalē, ir tās pašas jūras zāles, kas var palīdzēt ievainotam amerikāņu karavīram neizasiņot. Piegādes ķēde, kas savieno šos divus faktus, pilnībā iet cauri Ķīnas ražotnēm. Līdz 2026. gada vidum ASV kontinentālajā daļā nedarbojas neviena liela mēroga komerciāla sargas biorafinērija. Un tam ir savs iemesls. Svaigs sargasums aptuveni 80% no tā svara veido ūdens. Kad kravas automašīna ved šo jūras zāli uz poligonu, lielākā daļa no tā, ko tā patiesībā pārvadā, ir ūdens. Tas ir aptuveni 4 mārciņas ūdens uz katru vienu mārciņu pašas augu masas. Izmaksas par tonu pieaug tieši šī ūdens dēļ. Žāvēšanas sistēma var samazināt mitruma daudzumu līdz 20% vēl pirms transportēšanas, tādējādi samazinot pārvadāšanas izmaksas gandrīz par 80%. Tehnoloģija jau pastāv, bet trūkst stimulu. Lielākā daļa tīrīšanas līgumu paredz samaksu par mitro jūras zāļu izvešanu, nevis sausās biomasas apstrādi. Sistēma atalgo iznīcināšanu, nevis izmantošanu. Un tad vēl ir paši strādnieki. Tīrīšanas darbi rada sezonālas pārvadājuma darba vietas. Apstrādes nozare rada tehniķus, ķīmiķus, rūpnīcu operatorus, kuģu apkalpes inženierus un pārdošanas komandas. Viena pieeja maksā cilvēkiem par problēmas pārvietošanu, bet otra par tās risināšanu.
Problēma šeit nav zinātnē vai vēlēšanās. Tā ir vienkārši politikā. Līdz 2025. gadam pat NOAA atzina problēmu. Aģentūra publicēja ziņojumu par to, kā sargassums tiek pārvaldīts Amerikas Savienotajās valstīs. Ziņojumā tika uzskaitītas atļaujas, aģentūras, pārklājošās jurisdikcijas un normatīvo aktu nepilnības. Tajā tika izskaidrots, kurš par ko ir atbildīgs, bet ne nākamie soļi. Citiem vārdiem sakot, valdība var jums pateikt, kā noņemt sargassumu. Tā nevar jums pateikt, kā no tā gūt peļņu, taču viena amerikāņu kompānija nolēma tomēr mēģināt. Algis Organics tika dibināta 2014. gadā, un to izveidoja Johannans Dužons. Floridā bāzētā kompānija vāc sargassumu un fermentē to ar patentētu metodi. Dužons pēc tam pārdod iegūto produktu kā organisku biostimulantu. Saskaņā ar kompānijas iesniegtajiem dokumentiem, NOAA produkts tiek izmantots vairāk nekā 5000 akru visā Amerikas Savienotajās valstīs. Lauka izmēģinājumi rāda, ka zemnieki ietaupa līdz pat 20% no ķīmisko mēslojuma izmaksām, un raža palielinās vidēji par $990 uz akru. Uzņēmums piegādā produkciju uz 10 valstīm, un katru gadu apstrādā vairāk nekā 1 000 000 mārciņu sargas. Dužons sāka Algis Organics savas vecāku garāžā, kad viņam bija 21 gads. Pēc tam, kad viņš bija redzējis, kā sargas invāzija iznīcina viņa dzimtās salas turismu un zvejniecības ekonomiku, valdība maksāja miljonus, lai attīrītu pludmales, bet jau nākamajā dienā jūras sālis bija atpakaļ. Viņš nolēma uzdot citu jautājumu. Bet ja tās nemaz nav atkritumi? 2020. gadā Forbes viņu iekļāva sarakstā 30 under 30 ražošanas nozarē. Starpamerikas attīstības banka tagad līdzfinansē viņu darbu. Uzņēmums pārdod savu produktu Amazon platformā. 2024. gadā Miami-Dades inovāciju pārvalde piešķīra Algis Organics $100,000 investīciju, lai izmēģinātu mobilo fermentācijas kapsulu, jūras konteineru ar tvertnēm, kas var apstrādāt aļģes tieši pludmalē. Uzņēmums šobrīd piesaista $4 miljonu sākuma finansējumu kārtu, lai paplašinātu savu darbību Floridā. Tas, vairāk vai mazāk, ir visa Amerikas sargas nozars kopaina. Viens uzņēmums, aptuveni 1 000 000 mārciņu gadā, salīdziniet to ar 38 miljoniem tonu, ko šis ziedējums tagad katru gadu rada visā Atlantijas okeānā. Dienvidfloridas universitāte lēš, ka vien Karību reģionā ir pietiekami daudz biomasas, lai apgādātu ar mēslojumu katru saimniecību Amerikā. ASV izmanto tikai niecīgu daļu no 1% no tā, kas izskalojas krastā. Algis Organics aug lēni. Pieprasījums ir. Mēslojuma cenas ir pieaugušas. Bioloģiskās lauksaimniecības izēvielas ir visstraujāk augošā lauksaimniecības tirgus daļa. Tas, kas uzņēmumu attur, ir atļauju saņemšanas process. Katrs solis sastopas ar to pašu šķērsli, kas iznīcināja iepriekšējos mēģinājumus 2010. gados. Tikmēr sargas problēma kļūst arvien lielāka. Aļģis augot piesaista oglekli. Aklājs dubulto savu izmēru ik pēc 10 līdz 21 dienas, jo tas uzņem oglekļa dioksīdu no jūras ūdens, lai veidotu jaunu audu. Viens slapjš tonna piesaista vairāk nekā 400 mārciņu oglekļa. Kad tas pūst atkritumu poligonā, liela daļa no tā gal galā atgriežas atmosfērā kā siltumnīca efekta gāzes, tostarp metāns, kas ir viena no spēcīgākajām sasūšanas gāzēm uz Zemes. Citiem vārdiem sakot, uzkopšanas stratēģija var gal galā pastiprināt daļu no problēmas, uz kuru tā reaģēja. Oglekļa tirgi tagad cenšas piešķirt vērtību sargas izņemšanai. Verra un Gold Standard kompensācijas programmas izstrādā noteikumus jūras zāļu balstītai oglekļa izņemšanai. Rūpnīca, kas pārstrādā sargasu ilgnoturīgos produktos, varētu gūt ieņēmums no kredītiem $10 miljonu vērtībā gadā papildus produktu pārdošanai. Pieņemsim vienu lielu savākšanas apjomu, apmēram 100 000 slapjo tonu, kas ir līdzīgi tam, ar ko liela piekrastes reģiona var saskarties smagā gadā. Ja šo pašu biomasu pārstrādā, nevis izmet, pat piesardzīgi rūpnieciskie aprēķini liecina, ka tikai iegūstamajās vielās vien ir apmēram $40 miljoni. Biostimulantu saturs ir vērts vēl $15 līdz $20 miljonus. Biogāzes potenciāls pievieno vēl 5 miljonus. Spekulatīvie oglekļa kredītu aprēķini pievienotu vēl vairākus miljonus. Tas ir tikai viens apgabals. Kopējā vērtība, kas katru gadu tiek aprakta Floridas un Teksasas atkritumu poligonos, sasniedz vairākus 100 miljonu. Tam var pieskaitīt arī rēķinu, ko pilsētas maksā par šo atkritumu izvešanu. Katru sezonu vieni un tie paši līdzekļi tiek izmesti divreiz. Lai izveidotu īstu nozari, ir vajadzīgs vairāk nekā viens jaunu uzņēmums. Nepieciešams rūpnīcas, kas spēj apstrādāt miljoniem tonu biomasas un pārvērst to vienveidīgās tirgojamās precēs. Tieši to Karību jūras reģions un Latīņa Amerika ir būvējuši, kamēr Amerika to tikai izved prom.
Nākamās paaudzes ražas novākšanas tehnika jau tiek būvēta citur. Seaweed Generation, apvienotās karalistes uzņēmums, testē ar saules enerģiju darbināmu robotizētu novācēju, ko sauc par Algaray, kas savāc aļģu paklājus, kamēr tie vēl ir atklātā ūdenī, pirms tie sāk pūt. Pašreizējais pilotprojekts darbojas Karību jūras ūdeņos, izmantojot apvienotās karalistes valdības piešķirto finansējumu. Sistēma ir aprīkota ar kamerām un skaņas sensoriem, lai nodrošinātu, ka darbs netraucē jūras bruņurupuču ceļiem un zivju mazuļu audzēšanas zonām peldošajos aļģu paklājos. Partneru uzņēmums Seafields ieguva Innovate UK grantu aptuveni $315,000 apmērā, lai pārbaudītu citu ideju. Mērķiecīgi audzēt sargas kontrolētos laukumos Atlantijas okeāna vidienē. Mērķis ir virzīties uz nozvejas un audzēšanas fermām. Arī Vācija iesaistās šajā procesā, pārvēršot sargas etanolā, ko izmanto ilgnoturīgas plastmasas ražošanā. Katra no šīm kompānijām ir Eiropas vadītu grupu pārziņā, izmantojot Amerikas universitāšu pētījumus kā pamatu. Komerces sektorā nav neviena amerikāņu operatora. Katra no šīm rūpnīcām ir līgums, par kuru amerikāņu ražotāji nevar iesniegt piedāvājumu. Tās ir attiecības, no kurām ASV rafinēšanas uzņēmums, ja tāds pastāvētu pietiekamā apjomā, tiktu izslēgts. Ar katru brīdi šī struktūra nostiprinās vēl vairāk, un daži cilvēki ar to ir apmierināti. Katru gadu Florida, Teksasa, Luīziāna un citi Meksikas līču štati izsludina uzkopšanas līgumus, kurus saņem atkritumu pārvadātāji un pludmales apkalpošanas uzņēmumi, kuri tiek apmaksāti par tonu. Jo vairāk jūras zāļu parādās, jo vairāk viņi iekasē. Beachraker LLC ir galvenais spēlētājs Miami-Deidas apgabalā, bet tāds pats modelis darbojas Browārdā, Fort Lauderdale'ai, Palm Beach apgabalā un visā Floridas Kīsalā. Katrs apgabals nosaka savu cenu piedāvājumu. Līgumi tiek apmaksāti par katru reizi vai par tonu un tiek atjaunot ikgadējos budžeta ciklos. Uzņēmēji ir izveidojuši veselus autoparkus visā pasaulē ar kravas automašīnām, iekrāvējiem un izgāstuvju līgumiem ar atkritumu poligonu operatoriem. Kad šī sistēma ir ieviesta, to mainīt kļūst grūti. Jebkādas izmaiņas, kas novirza sargas prom no esošajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem, nekavējoties nonāk pretrunā ar jau veiktajām investīcijām kravas automašīnās, darbiniekos un atkritumu poligonu darba plūsmās. Pretestība reti parādās publiskās lobēšanas kampaņās. Tā izpaužas sarunās starp apgabala amatpersonām un štata pārstāvjiem, kur vienas un tās pašas bažas tiek atkārtotas dažādās formās. Jaunas sistēmas izveide prasītu laiku. Pludmales joprojām būs jātīra šajā pārejas periodā. Kādam joprojām būs jāierodas nākamajā rītā, kad parādīsies jūras sāls. Iepirkuma process stāsta to pašu stāstu. 2025. gadā Miami-Deidas apgabals izsludināja jaunu sargas savākšanas līgumu publiskā iepirkumā. 5 uzņēmumi iesniedza piedāvājumus, taču 2 no tiem apgabala juristu birojas noraidīja. Viens uzņēmums nebija iesniedzis pareizu cenu informāciju. Vēl viens uzņēmums savu piedāvājumu nosūtīja pa e-pastu, nevis izmantojot oficiālo portālu. Tā rezultātā palika 3 derīgi piedāvājumi. Beachraker ieguva līgumu, lai gan nebija zemākās cenas piedāvātājs, jo apgabals kā iemeslu minēja pieredzi un aprīkojumu. Šī viena detaļa parāda, kam līgums patiesībā ir domāts. Tā nav būtībā tonāžas problēma, bet gan vienkārši pārvadāšanas jautājums. Visa struktūra ir veidota ap kravas automašīnu maršrutu uz atkritumu poligonu. Beachrakers pats Floridā darbojas jau vairāk nekā 40 gadus, strādājot Monroe, Miami-Deidas, Browārdas un Palm Beach apgabalos. Viņu galvenais darbs pirms sargas kļuva par problēmu bija smilšu sijāšana un bruņurupuču ligzdu uzraudzība, kā arī kāpu atjaunošana. Tā pati tehnika, ko viņi izmantoja vispārējai atkritumu savākšanai 2000. gados, tagad pilnībā tiek izmantota jūras zāļu savākšanai. Uzņēmuma darbība mainījās, pieaugot ziedējumam. No 2026. gada tas ir viens no stabilākajiem līguma avotiem piekrastes Floridā. Valsts priekšlikums saskars ar otru šķērsli, kas ir augstāks par vietējo. 3 federālās aģentūras ir iesaistītas jebkurā komerciālā ievākšanā. Nevienai no tām nav uzdevuma koordinēt darbību ar pārējām, lai veidotu nozari. NOAA, izmantojot Nacionālo jūras zvejniecības dienestu, uzskata sargas par būtisku zivju biotopu. Tas nozīmē, ka jebkuriem darbiem, kas skar šo biotopu, ir nepieciešams konsultācijas. Tās pašas sargas masas tiek uzskatītas par kritisku biotopu bruņurupučiem karetām, pievienojot vēl vienu izvērtēšanas slāni, lai izvairītos no kaitējuma šai sugai. ASV armijas inženieru korpuss pieprasa atļaujas jebkādiem darbiem ūdenī vai jebkādai izplūdei. Komerciālai ievākšanas laivai federālajos ūdeņos ir nepieciešams abas šīs atļaujas. Vīdes aizsardzības aģentūra, EPA, uzrauga atkritumu izmešanu, un jebkura šķidruma izplūde no pārstrādes rūpnīcas tiek izvērtēta tās pāraudzībā. Floridas Kīzu Nacionālais jūras rezervāts, ko pārvalda NOAA Nacionālo jūras rezervātu birojas,
pieprasa vēl vienu atļauju jebkādiem darbiem tā teritorijā. Viņu atļaujas nav derīgas, kamēr pieteicējs nav saņēmis visas pārējās federālās, štata un vietējās saskaņojumus. Šis viens teikums ir tas, kur amerikāņu sargas vākšanas plāni apstājas. Katrai aģentūrai ir leģitīms pamats iesaistīties. Neviena nevar apstiprināt pārējo vietā. Potenciālajam operatoram jāiesniedz dokumenti NOAA, tad ASV armijas inženieru korpusam, tad Vides aizsardzības aģentūrai, tad Floridas Vides aizsardzības departamentam, tad Dienvidfloridas ūdens pārvaldības rajonam un pēc tam vietējam jūras rezervātu birojam. Vairāki būvnieki mēģināja to darīt 2010. gadu sākumā un saskārās ar pretestību. Viņa termiņi pārsniedz 3 gadus, un juridiskie izdevumi sasniedz vairākus $100,000, pirms kāds no viņiem vispār palaida laivu. Tirgus, protams, negaidīja. Tas devās uz Ķīnu un Eiropu. Pāri visam tam stāv viens šķērslis. Lielākā daļa sargas, kas nonāk Floridā, nav štata ūdeņos, kad to varētu visvieglāk noķert. Tas peld federālajā ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, okeāna joslā, kas stiepjas no 3 līdz 230 jūdzēm no krasta, kur ārējā kontinentālā šelfa zemju likums dod federālajai valdībai galvenās tiesības. Florida var tīrīt savas smiltis. Tā pati nevar atļaut komerciālu ievākšanu tajos ūdeņos, kur nozveja patiešām atmaksātos. Sargasu masu savākšana atklātā jūrā ir vienīgais modelis, kas ir mērogojams. Kad sargasums nonāk piekrastē, tas sāk pūt, dažu stundu laikā zaudējot vērtīgus savienojumus un savācot smiltis un atkritumus, kas traucē tālākai apstrādei. Biomasu ir jānoķer atklātā ūdenī, kamēr tā vēl ir dzīva, un jānogādā pārstrādes rūpnīcā pirms tā sāk sadalīties. Lai to izdarītu, ir nepieciešama federālā atļauja, kas pašlaik nepastāv. Floridas, Teksasas un Luizijānas štatu likumdevēji ir izskatījuši risinājumu, kurā viņi varētu izveidot vairāku štatu sistēmu 3 jūdžu štatu robežās un apstrīdēt federālo prasību tiesā. Kongresa darbinieki ir vairāk kārt sagatavojuši likumprojektus, lai precizētu federālos noteikumus par sargasu. Tie nekad nav nonākuši līdz balsojumam. Nevis tāpēc, ka pret tiem būtu vērsta koordinēta kampaņa, bet vienkārši tāpēc, ka nevienam nerūpēja. Sargasumam Vašingtonā nav īstas lobby, taču tīrīšanas uzņēmumiem gan ir. Šeit visa šī stāsta būtība kļūst absurda. Federālā līmenī sargasuma ievākšana jau ir aizliegta, un tas tā ir kopš 2003. gada. Tajā gadā Dienvidatlantijas zivsaimniecības pārvaldes padome pieņēma pārvaldības plānu, kas attiecās uz federālajiem ūdeņiem uz dienvidiem no Ziemeļkarolīnas un Dienvidkarolīnas robežas. Tieši tas posms, caur kuru iziet katrs Floridas un Meksikas līča ziedējums. Noteikums bija paredzēts, lai aizsargātu mahi mazuļu augšanas vietas un jūras bruņurupuču dzīvotni, un tas izturs pret sargasu kā pret regulētu zivju resursu. Konkrētie ierobežojumi kopumā izklausās gandrīz kā joks. Federālais ierobežojums ikgadējai sargas ievākšanai visos ASV Dienvidatlantijas ūdeņos ir 5000 mārciņu mitrā svara visam reģionam gadā. Šis ierobežojums tika noteikts 2003. gadā. Lielā Atlantijas sargas josla toreiz vēl nepastāvēja. Likums, kas aizsargā jūras zāles, tika izstrādāts, lai aizsargātu ekosistēmu, kuru ziedējums vēl nebija aizvietojis. Šis ziedējums katru gadu izgāž vairāk nekā 38 miljonus tonu tajos pašos ūdeņos. Likuma noteiktais ierobežojums ļauj noņemt tikai nelielu daļu no tā, kas patiesībā katru gadu izskalojas krastā. Tas ir tik mazs, ka gandrīz nav jūtams salīdzinājumā ar kopējo ienākošo apjomu, un tālāk noteikumi kļūst vēl stingrāki. Ievākšana ir atļauta tikai no novembra līdz jūnijam, lai aizsargātu jūras bruņurupučus. Uz katras laivas obligāti jābūt oficiālam novērotājam. Ievākšana nav atļauta 100 jūdžu attālumā no krasta. Tīkli ir ierobežoti ar 4 colu acu izmēru uz rāmja, kas nav lielāks par 4 x 6 pēdām. Floridas paša noteikumi ir spēkā papildus visam tam. Štata iedzīvotāji drīkst pārvietot līdz 100 mārciņām sargas no kanāliem vai piekrastes štata ūdeņiem ar atpūtas makšķerēšanas licenci. Lielākam daudzumam nepieciešama komerciāla sālsūdens produktu licence. Štata vides aizsardzības departaments pievieno vēl vienu prasību, pieprasot piekrastes būvniecības kontroles līnijas atļauju jebkurai tīrīšanai, kurā tiek izmantota smagā tehnika. Rokas instrumenti ir atbrīvoti no šīs prasības, bet traktori nav. Tātad Floridas iedzīvotājs var savākt sargas no pludmales ar rokām. Jaunuzņēmums, kas mēģina paplašināt šo darbu, sastopas ar 3 šķēršļiem pēc kārtas – federālo aizliegumu, štata licences pārbaudi un pludmales atļauju. Vēl pirms viņi vispār iegādājas laivu, federālā valdība aizliedza ievākšanu. 20 gadus pirms ziedēšana vispār kļuva par krīzi, un štats nevar atcelt federālo aizliegumu. Tīrīšanas darbuzņēmējs ir vienīgais likumīgais ceļš, pa kuru aļģes var tikt izvestas. Ziedējums, kas izbēga no Sargasu jūras, tagad to maina.
Pieaugot sargas apjomam tropiskajā Atlantijā, pašas virpuļa ķīmija un struktūra ir sākusi mainīties. Jaunie jūras bruņurupuči, kas savus pirmos gadus pavada dreifējot aļģēs, tagad sastopas ar ekosistēmu, kas atšķiras no tās, kurā viņa suga attīstījās. Zivju sugas, kas nav sastopamas nekur citur uz zemes un dzīvo tikai šajā rotējošajā virpulī, pielāgojas apstākļiem, kam nav vēsturiska precedenta. Jūra bez krasta tiek pārveidota tieši ar to ziedējumu, ko tā pati ir radījusi. Virpulis, ko aprakstīja Kolumbs, vairs neuzvedas tāpat kā tad, kad Kolumbs ar to sastapās. Un valsts, kur visvairāk ietekmē tas, kas izkļuvis no šī virpuļa, atbilde ir traktors un atkritumu poligons. Ir 3 veidi, kā tas var beigties. Pirmais variants ir, ka nekas nemainās. Ziedējums turpina augt, tīrīšanas izmaksas pieaug, un ārvalstu piegādes ķēdes nostiprinās, līdz iespēja Amerikas rūpniecībai tiek slēgta uz visiem laikiem. Tas ir ceļš, kad netiek darīts nekas. Un 2026. gadā tas ir pašreizējais ceļš. Otrais variants ir štatu patstāvīga rīcība. Floridai, Teksasai un Luiziānai ir gan šī nasta, gan piekraste, lai rīkotos pašas. Viņi varētu izveidot vairāku štatu sistēmu, 3 jūdžu štata ūdeņu zonā un apstrīdēt federālo prasījumu tiesā. Ceļš ir grūts, bet nav bloķēts. Impulss ir reāls, un tas ir arī lēnāks nekā globālais tirgus. Trešais variants ir viens federālais likumprojekts. Kongresa birojos jau ir vairāk likumprojektu melnraksti, un tie visi balstās uz vienu un to pašu pamatstruktūru. Viens no tiem noteiktu galveno federālo aģentūru, kas būtu atbildīga par sargas pārvaldību. Cits paredzētu skaidru juridisku ceļu komerciālai sargasu ievākšanai, nevis pēc noklusējuma uzskatītu visu sargasu par atkritumiem. Un trešais noteikti standartu sargas ieguvēja jūrā, lai uzņēmumi precīzi zinātu, kas ir atļauts. Šī sistēma tieši balstās uz modeļiem, ko Amerikas Savienotās valstis jau izmanto jūras vēja un minerālu nomas jomā. Un ekonomiskais pamatojums jau vairāk kārt ir izklāstīts universitāšu pētnieku pētījumos, kuriem nav finansiāli interešu iznākumā. Vienīgais, kas pietrūkst, ir atļauja. Balsojums notiks, kad nākamā rekordlielā ziedēšana nonāks valsts ziņās. Dati par 2026. gada jau norāda uz to. Fotogrāfijas ar smiltīs apraktajām Floridas pludmalēm sasniegs tādu mērogu, kas grauz turisma rādītājus. Vienā apgabalā uzkopšanas izmaksas pieaugs līdz neērti lielai summai. Iespēja loks atvērsies, un šis brīdis tuvojas. Sargasu stāsts nav pirmā reize, kad šis scenārijs atkārtojas. Tāds pats scenārijs ir atkārtojies katrā lielajā Amerikas resursu cīņā pēdējo 30 gadu laikā. Parasti tas beidzas vienādi. Amerikas Savienotās valstis vadīja saules fotoelementu izpēti 90. gados. Bell Labs izveidoja pirmo praktisko silīcija saules elementu. Nacionālā atjaunojamās enerģijas laboratorija Colorado noteica efektivitātes standartus, kurus joprojām izmanto visā pasaulē. Tad Ķīna uzbūvēja rūpnīcas. Sākot ar 2026. gada, Ķīnas ražotāji kontrolē vairāk nekā 80% no pasaules saules paneļu ražošanas. Un Amerikas lielizmēra saules enerģijas projekti darbojas ar importētiem paneļiem. Litija-jonu bateriju ķīmija radās Amerikas un Japānas laboratorijās 1970 un 80 gados. Un pamata pētījumi tika veikti Teksasas Universitātē, Stanfordā un Oksfordā. Sony 1991. gadā laida tirgū pirmo komerciālo bateriju, un Amerikas patērētāja elektronika veicināja sākotnējo pieprasījumu. Mūsdienās Ķīna ražo apmēram 75% pasaules litija-jonu bateriju, un Amerikas elektromobiļu ražotāji sacenšas, lai uzbūvētu vietējās rūpnīcas, kuras viņiem vajadzēja sākt būvēt pirms 20 gadiem. Šis modelis nepārtraukti atkārtojas. Amerikas laboratorijas veic zinātniskos pētījumus un pierāda to vērtību, bet Amerikas aģentūras cīnās, lai vienotos, kā ar to kaut ko uzbūvēt. Tikmēr valstis ar vienotu lēmumu pieņemšanas struktūru rīkojas ātrāk. Viens plāns pārtop vienotā rūpnīcu un piegādes ķēdes kīsetes sistēmā. Līdz brīdim, kad Vašingtona atpazīst iespēju, infrastruktūra jau ir uzbūvēta citur, un ASV paliek tikai ar pētījumiem, bet ne ar industriju. Taču sargasum ir citādāks. Saules paneļiem ir nepieciešamas silīcija plāksnes, rūpnīcas telpas un kvalificēts darbaspēks, lai konkurētu. Litija baterijām ir vajadzīgas kobalta raktuves un niķeļa pārstrādes rūpnīcas. Nauda pārvieto resursus, bet Atlantijas ziedējums pārvietojas pats. Tas nonāk Floridas smiltīs neatkarīgi no Vašingtonas gribas. Bezmaksas biomasa pati nonāk tieši pludmalē. Tas visticamāk padara cīņu ar sargasu par vieglāko no visām. Visgrūtākā daļa katrā citā resursa sacensībā ir bijusi izēja materiālu nogādāšana līdz Amerikas krastiem. Ar sargasu izēja materiāls jau pats paveic šo darbu.
Amerika pati sev aizliedz to savākt. Farmaceitiskās kvalitātes algināti tiek izmantoti brūču pārsējos, zāļu kapsulās, zobārstniecības veidnēs un ķirurģiskajos instrumentos, un piegādes ķēde gandrīz pilnībā iet caur Ķīnas rūpnīcām. Šāda situācija jau izraisīja aizsardzības iepirkuma pārbaudes pandēmijas laikā. Vietēja sargasuma biorefinēšanas līnija gar Floridas un Līča piekrastu šo atkarību pilnībā nenovērst. Tas vismaz izveidot paralēlu nozari, kādas valstī pašlaik nav. Vidēji izmēra biorefinēšanas rūpnīca, kas paredzēta 100 000 tonu mitra sargasuma gadā, apstrādātu aptuveni tikpat, cik pašlaik kopā izmet Miami-Deida un Browārda. Sākotnējās izmaksas ir no 80 līdz 120 miljoniem dolāru, ietverot rūpnīcu, laivas un ieguves līniju. Ieņēmumi tad nāk no dažādiem produktiem, un kopējie ieņēmumi gadā varētu būt no 40 līdz 70 miljoniem dolāru pie spekulatīvām 2026. gada cenām. Iespējams atpelnīt ieguldījums mazāk nekā 5 gados. Nauda ir gatava, pircēji gaida. Biomasa katru gadu parādās okeāna straumēs. Trūks tikai viena lieta, un tā ir papīra lapa. Likums, kas nosaka vadošo aģentūru, likums, kas nosaka atļaujas izsniegšanas termiņu, likums, kas nosaka, kā uzņēmums iesniedz piedāvājumu. Šis likums galu galā tiks uzrakstīts. Vienīgais neatbildētais jautājums ir, vai tas notiks pirms globālās piegādes ķēdes atkal atstās Ameriku ārpus spēles. Paldies, ka šodien pievienojāties man! Ceru, ka jums patika video, un ja vēlaties redzēt vēl šādus video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tam tiešām ir nozīme. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā MapPack.